Mēs esam pie militārās kaut kādas bāzes, laikam. Mēģināsim apskatīties, kas tur iekšā ir. Visādi bunkuri baigie. Diezgan tāds neumīgs. Neuzviet kādu līķi. Cik zināms, šis militārais objekts ir kalpojis kā pārraides stacija. Kalna iekšienē ir izbūvēti tuneļi un bunkuri, lai patvertos no iespējamiem raķešu uzbrukumiem. Es neapmaldīsies. Mums baterijas atbeigties. Beidzās baterijas. Slēdzas ārā. Viņu zvanēt? Bultiņas vajadzēs īpaši. Mums būs otrā pusē. Tumsā šeit nepavisam nav patīkam atrasties. Šie tuneļi stiepjas cauri visam kalnam. Grīdā ir neaizvērts šahts, kurā bez apgaismojuma var viegli iekrist. Tur augšā spīd gaisma. Mēs te māja. Jā, diezgan bailīga vieta. Ja būtu te vienam jāpaliek pa nakti, tad no rīta droši vien nojūties iznāk ārā. Jau atkal laiks paiet nemanot, un diena jau iegriežas uz otru pusi. Laicīgi ir jāsāk domāt, kur pārlaist nakti, jo nekad nevar zināt, kāds būs turpmākais ceļš un vai neatgadīsies nekas neparedzams. Pagaidām neatrodam nevienu piemērotu telts vietu, virzamies uz tuvākā ciemata pusi, lai izskatītu kādas variantus, un tas arī veiksmīgi mums izdodas. Labs rītiņš visiem. Vakar izīrējām māju. Šādu te mājiņu. Izbraucām no meža, bijām diezgan piekusuši pa visiem tiem kalniem un nebija īsti, kur palikt. Arī telti īsti nebija, kur uzcelt. Visur ir tādas aizaugušas un jocīgas vietas. Tad izrādās, ka varēja izīrēt māju, iebraucām tādā ciematiņā un te ir pa zievu notiek slēpošanas. Tāds te lielie kalni un slēpošanas trases te ir. Un tad mēs dabojām 40 eiro visu māju. Zapās, un te mēs taisām brokastīs olas, bekoniņš. Mocīši mums ir garāžā. Paēdīsim un tad jau dosimies ceļā. Un izmazgājām vakar drēbes, izkārām uz loģijas, bet izrādās, ka ārā laikam bija kaut kāds mitrums pa nakti un viss bija slapšs. Un tad tas notiek šādi. Kad drēbes ar pēni ir izžāvēts, laiks ķerties klāt putekļu sūcējām. Un arī tas izrādās diezgan noderīgs un pilda savu funkciju. Pulkstenis ir 9 no rīta. Notiek ātra mantu pārbaude, viss tiek salikts pa vietām un esam gatavi ceļam. Atliek vien atvadīties no mājas saimniekiem.
Pirms iebraucam bezceļos, izmantojam iespēju uzpildīties. Mierīgāks prāts, ja benzīns bākā. Ja ir kas bēg, tad ir kas ķer. Šādas pakaļdzīšanās uz lauku ceļiem nerada īpaši izbrīnu. Bez lieka iespringuma ripojam vien tālāk. Ceļš ir pārredzams un patīkams. Gaisa temperatūra gan ir pār 30 grādiem, bet virzoties uz priekšu, vējiņš viegli dzesē. Pēc laika ceļš nomaina savu raksturu un sākas stāvs nobrauciens lejup. Ar kameras acis to grūti ieraudzīt, bet tas prasa vairāk uzmanības kā parasti. Bišķiņ apgāzās. Vai te ir baigais slīpums? Es bremzēju, lai neieskrienās, nevarēju jau ar otro vairāk. Un bišķiņ izsliedēja purns. Un tā, bet tur lejā nav, mēs netiks augšā. Kamerā jau neredz, te ir vienkārši tā aiziet lejā. Ej! Es ieraudzīju šito te lejā. Un te es te nospiedu. Man jau rāvās baigais ātrums. Nē, tu daudz nevajag. Labi, daudz nevajag. Nolemjam liek neriskēt, apgriežam mocīšus un braucam atpakaļ, jo tepat netāli ir apbraucamais ceļš, kas ved uz kādu ar saliņām klātu ezeru ar nosaukumu Ramsko jezero. Izbraukājam saliņām klāto ezeru un kafejnīca radītās smaržas liek mums apstāties, lai varētu pabaudīt svaigi ķertās zivtiņas. Arī kaķis neatsakās no kāda kumosiņa. Ramsko ezers ir mākslīgs un tika izveidots 1968. gadā uz Rāmas upes, uzbūvējot Ramas dambi, un tas kalpo kā rezervārs Ramas hidroelektrostacijas izmantoto ūdeņu uzglabāšanai. Esot Latvijā, nemitīgi sekojām līdzi laika prognozēm, un tās solīja, ka šeit būs ļoti karsts, līdz pat 43 grādiem, un tas nelika mieru, jo prāta dīdīja doma par atūdeņošanos. Protams, ūdeni cenšamies turēt pietiekamā daudzumā, bet vienalga, šāda veida risks pastāv, iestikstot kādā pamestā nostūrī, bez palīdzības un sakariem. Šobrīd termometra stabiņš svārstās no 30 līdz 34 grādiem, kas ir par 10 grādiem mazāk kā solīts iepriekš. Ir sauss, bet labi, ka ceļa segums neput. Ik pa laikam parādās kāds negaiss mākonis. Vienalga, tā arī lieta nesagaidam. Šīs dienas plānā ir tikt līdz pilsētai ar nosaukumu Mostar. Tā mēs te laižam. Ja tev ir bijis, tad ceļam var izdarīt šitā. Mēs atstāsim arī kaut ko no sevis šeit. Ja kāds jūs kādreiz brauksiet, tad zināsiet. Es te biju. Esam klāt. Pilsētās karstums ir jūtams lielāks, bet vēl nedaudz jāpaciešas, līdz atrodam rezervēto viesnīcu. Un tad jau tiksim pie sen kārotā augstā alus kausa.
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا Mostar atrodas pie Neretvas upes un ir 5. lielākā pilsēta valstī. Mostar tika nosaukt par godu tiltu turētājiem Mostari, kuri Osmaņu laikmatā sargāja Starī Most, jeb veco tiltu pār Neretvu. Vecais tilts, kas ir iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā un kur 16. gadsimtā pasūtījis Suleimans Lieliskais, ir viens no Bosnijas un Hercegovinas visvairāk apmeklētākajiem apskates objektiem un tiek uzskatīts par Balkānu islāma arhitektūras paraugu. حي على الفلاح Diemžēl Mostars tilts ir slavens arī citu iemeslu dēļ. Tā iznīcināšana, kas notika 1993. gada 9. novembrī, ko izraisīja Horvātijas armijas bombardēšana brutālajā Balkānu kara laikā. Par laimi, tilts tika pilnībā pārbūvēts un atkal atvērts publikai 2004. gadā, kļūstot par miera un Bosnijas atzimšanas simbolu. أشهد أن Visizplatītākā reliģija Bosnijā un Hercegovinā ir islāms, un tieši šādas skaņas, jeb lūkšana, ir dzirdama pilsētā 5 reizes dienā katru dienu. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Liecības par notikušo karu šajā valstī ir katrā ciemā un pilsētā, ko kā atgādinājumu var ieraudzīt ložmetēji cauršautos namus, kuros joprojām dzīvo cilvēki. إلا الله Šodien bija īstais teicis un visīstākais. Varēja visu dienu baudīt, braukt un vienkārši priecāties par skatiem. Vispār neticās, ka no Mocara atbraukt kaut kur tik foršā vietā. Tāda dīvaina sajūta. Sevišķi, ka tu brauc visu ceļu pa zemīšiem, pa kaut kādiem, nezinu, pēkšņi no kalna tu nobrauc lejā un nonāc kodā šādā vietā. Kā jau baigi tās pilsētas lielās nepatīk. Bet, šiten ir tāda sajūtiņa toču. Fine. Mēs esam tā kā Moštara vecpilsētā, pilns ar turistiem. Mēs ejam uz to slaveno veco tiltu. A vidiš, došao prijeć. Dobar dan, društvo. Koliko ko može nagrad ide skok za minutu? Lai redzētu, kā cilvēks nolec no tilta, tam pienāca otrs džeks pa to maliņu un staigāja tādu cepurīti un vāc naudu. Es arī varu nolekt no soliņa. Pūkstens ir 9 vakarā un projām ārā ir kaut kādi 33 grādi apmēram. Ko darīsi? Bišķi jāpēs priekā. Ir 8 no rīta, un gaiss jau sasils līdz 32 grādiem, bet atpūtušies esam un jāmauc tālāk. Piedzīvojumi gaida ārpus pilsētas. Skatoties šos video, kādam noteikti rodas jautājums,
cik var nobraukt ar pilnu bāku un kur šeit kalnos vispār var uzpildīties. Jā, kalnos uzpildīties nevar, tāpēc ir jāuzpildas pilsētās vai ciematos, un ar pilnu bāku pa šādu veidu ceļiem var nobraukt aptuveni 200 līdz 300 kilometriem. Viss atkarīgs no tempa un slodzes. Pārsvarā no šādiem kalnu ceļiem līdz tuvākai pilsētai ir aptuveni 50 līdz 100 kilometriem, tā kā atrast benzīna tanki ir visai viegli. Galvenais ir sekot līdzi un eiforijā neaizmirst par uzpildi. Un jā, gandrīz tikpat svarīgs vai pat svarīgāks ir ūdens, jo vismaz šeit ūdens tuvums nav visai bieža parādība. Kas tad mums ir te? Dzidrs ūdentiņš. Jāiet iekšā. Šī bija vienīgā reize visā ceļojuma laikā, kad varējām pa ceļam atveldzēties. Pēc peldes ķermeņa baterijas atjaunojas un jūtamies krietni labāk. Palikt gan šeit nevēlamies, jo pludmalē gozējas daudz baltu roņu cilvēku veidolā. Tas galīgi mūs nepiesaista. Asfaltēti klusi serpentīni mūs ved cauri ielējām, paceļot arvien augstāk un tālāk no civilizācijas. Jo kā bija rakstīts kādā no informatīvajiem rakstiem, tikai ar kājām vai zirgu var nokļūt līdz šim ciematam ar nosaukumu Lukomir. Nezinu, kurā gadsimtā šis raksts bija rakstīts, jo šodien mums ir teners, un ņemot vērā straujo turismu attīstību, mazie skaistie ceļi pārvēršas par asfaltētiem gludiem lielceļiem. Pagaidām mūsu gadījumā tas vēl nav noticis, un mēs vēl varam pabaudīt pirmatnīgumu. Pirms ceļojuma sapņojām, kā peldēsimies kalnu ezeros, naktis pavadīsim teltīs un ēdīsim uz uguns, kur gatavot sēdienus. Bet nekā, telts no somas tika izņemta vienu reizi, kad meklēju, kur esmu nobāzis sēdam piedarums. Un panna vispār nav redzēta, jau no paša tās iekrāmēšanas brīža. Tas viss tādēļ, ka līdz šim neesam atraduši nevienu piemērotu kempingu vietu. Visu dienu braucot šādā karstumā, tu esi sasvīdis un lipīgs. Bez peldes vai dušas nav ne mazākās vēlmes nakšņot teltī. Tāda te kirbuļa. Tā kājām nevar uznākt. Es vairs nevaru. Kur tu esi atjājis vispār? Tur vajag. Grādu karstums. Mēs esam ceļā uz Lukomiru. Nenormāli grūts ceļš. Rokas pat trīc. Viss vienos akmeņos. Mēs ir ritīgi augstu kalnā. Un vēl kaut kādu stundu līdz turienai jābrauc. Bet ko turēt. Višķiņ jāatvēl kāpu 10 minūšu pauzīt. Un te braucam tālāk. Nemitīga koncentrēšanās, slodze un karstums prasa daudz enerģijas. Cik pirmā dienas daļa bija viegla, tik otrā ir neizmērām grūtāk. Neveikls pagrieziens izsit mocīšu priekš un centieni to līdzsvarot izsit arī manu roku, bet mums tas ir jāizdara. Sajūta tāda, ka tuvojamies pasaules malai. Ceļš ir akmeņains un mocīšu burtiski lēkā no vienas puses uz otru.
Nemitīgi raujoties uz priekšu gaida kritienu, bet tas nenotiek. Pēc kartes skatoties ir jānobrauc nieka 20 km, kas aizņem gandrīz visu dienu. Līdz ar mums ciematā ierodas arī lietus. Nezinu, kā viss notikt, ja tas sāktu līt jau ātrāk. Visticamāk mūsu braukšana beigtos, jo būtu pārāk bīstam turpināt ceļu. Bet lai nu paliek, esam klāt un pats galvenais sveiki un veseli. Tagad jādomā, kur palikt. Un te saimniecīt mums uztaisīja ēst. Īsti lauku virtuve. Es nezinu, kas ir tas, bet šis ir aliņš. Perfekt, ne? Mēs tā kā ienācām tajā namiņā. Tāda Anta. Sieviete, jā, kaut ko runāja, vai grib palikt tajā savā valodiņā. Un mēs piekritām. Kaut ko sākotnēji mēs nebijām domājuši te palikt pa nakti. Bet tas ceļš bija tik traks, ka vienkārši vairs rokas netur braukt kaut kur. Izpumpējās pilnīgi sausi. Un tad viņi piedāvāja palikt. Prasīja, vai gribēs arī ēst. Uztaisīja mums vietējos kaut pončiks atkal. Ar pašu kaut kādu biespieniņu, droši vien no kazām vai kas tur aitām. Tad vēl atnes tādu pīrāgu kaut kādu. Alus mums ir. Un tā vieta ir bailbā. Tāds skats pa logu. Kā nekur. Un mēs atbraucām īstenībā pašā pēdējā brīdī, ka ritīgi sāk lietas gāzt. Ja mēs būtu palikuši kalnos, tur nebija vispār, kur patverties. Ritīgi sāk gāzt un pa tiem akmeņiem braukt vispār nebūtu reāli. Nebūtu. Vai nu mēs tur nosistos, vai nu vienkārši krist visu laiku zemē, vai trešais variants sēdēt zem koku un raudāt. Mēs jau tur stāvējām tā kā Dievu nepieņēma tā bēdīgām sejām. Domājam, atkal jābrauc tālāk. Galīgi slapi, tādi sasvīduši. Un šeku reku ienācām patvērtām durtiņām un mūs sagaidīja vakariņā un āliņu. Nu tā mēs esam nodzīvojušies. Nav ko vilkt mugurā. Bija tāds maršruts, ka viss apens ir Putās. Vienkārši. Un man arī lielais pakotājs atbraucis ar vienām apenēm ceļojumā. Šitās te, nezinu, caurumu vēl nav, bet gan jau izturēs. Un tā mēs te dzīvojam. Kamēr sievietes skalda malku, mēs izejam mazā ekskursijā.
lai pirms miega gūtu pirmos iespaidus par šo ciematu. Mūsu pastaigai arī pievienojas vietējie gan suņi. Arī viņi aicis jau pirms tumsas sadzinuši aplokos un ir brīvais laiks, lai iepazītu limbažu puikas. Bija to ciešanu vērts. Tā braukšana. Tie ir tik skaisti. Šī ir mūsu istabiņa. Tā ir balkons. Es nezinu, vai tur video redz, bet es nolikšu vienu soli. Te ir metrs. Tas nozīmē, ka kaut kādi 3 metri kopā. Un mums arī drēvs ir nolikts Rītdienai. Jā, ballei, jo te būs liela svētkrīt, arī kaus kazu, un mums būs jāpiedalās. Tur asins dzeršanas būs un tā. Lukomir atrodas 1500 metrus virs jūras līmeņa, kas padara to par augstāko un izolētāko ciematu Bosnijā un Hercegovinā. Izolētības dēļ šis ciems palika neskarts kara laikā. Mūsdienās ciematā ir 50 mājas, no kurām tikai 21 ir apdzīvojama laika posmā no maija līdz oktobrim. Pa ziemu ciema iedzīvotāji nokāpj no kalna, vienkārši lielā sniega daudzuma dēļ, kas padara ciematu nepieejamu. Klīstot pa šīm šaurajām ciemata ieliņām un vērojot gadsimtiem neskartās ēkas, tu faktiski nonāc pagātnē un sajūtas ir sirreāls. Sestdienas rīts. Izgulējušies, jā? Nu, jā. Skats pa logu. Vēl vakar neizdevās parādīt. Tad mums ir balkoniņš. Tā izskatās. Kafijas laiks kalnos. Ai, ko labi. Ir pienācis rīts, laiks brokastīm. Saulīte ir uzlekusi. Jā, kas tas ir? Biespieniņš. Šito es Kaut nezinu. kāds kuskus izskatās. Kuskus. Un Paniņas. šito es nemēģināšu. Es pamēģināšu. Varbūt varēs aiziet tā kārtīgāk uz to vēlāk. Kā ir? Nē. No priekš tevī. Nu, Pēc ko garšo? es nezinu. Pēc kūti bišķiņ. Bet neēd atstāt. Jāēd kaut kā.
Lēniņā, varbūt piegaršosies. Apvainosies vēl. Es nezinu, varbūt. Ballīt un asins dzeršana izpaliek, jo tas viss bija mūsu fantāzija. Sorry, ja kādam nācās vilties, bet gan jau ciema iedzīvotāji uzrīkos ballīt bez mums. Mums Somā ir slepens maisiņš, kur nolēmām atvērt kalnā. Mums no rīta tās brokastis baigi negāja pie dūša. Tāpēc, man mamma parasti tā dara, ka viņi miskastē nemet. Un tad mēs domājam izbaros kaut kādiem dzīvnieciņiem, suņiem, bet neviens suns nav, visi droši vien aizgāja ganībās. Tad mēs paņēmām līdzi to ēdieniņu. Mēs mēģinās kaut kur noliksim, lai kāds suncīts vismaz pāēda. Negribējās jau saimniecei teikt, ka mums negaršo, viņi jau tāpat centās tur taisīt. Bet vismaz kāds cits būs paēdis. Totiņ. Bet vai es te varētu dzīvot? Droši vien, ka nē. Vienā brīdī droši vien kaut kā, nezinu, apnikt vai sāktos kaut kāda konflikta sevīm. Bet kā būtu, to jau nezinu. Mums bija līdzi tāds te iedots no bērniem. Un manējais teica, ka viena ir jādod gačam, viena man. Katram 2, vēl ir 2. Un Lotte man atsūtīšu tādu te, ko pamīcīt. Ja stresiņš rodās. Tad mēs izdomājam, ka tā būs īstā vieta, kur viņas apēst. Tās košļens. Tā kā bērnībā. Jā, turbens. Būs arī papīrīši? Būs. Mēs pēc tam varēs uzspēlēt dončiks vēlāk. Tā. Peugeot. Kaut kāds. Sēdīsies šitās te un tad mums būs spēks. Turbo. Īstais turbo ātrums. Un Toyota. Pirmo zortu. Pienācis brīdis, sveitīgais, atstāt arī mūsu nospiedumu. Enduro taka Limbaža Lukumirā. Neskartā daba ar visiem šiem ciema iedzīvotājiem veido perfektu kombināciju, kas kļūst par neaizmirstamu piedzīvojumu. Neviens modernais kūrorts nespēja dot iespaidas, kāda rodas šādos ceļojumos. Lai kā arī gribētos, mēs šeit ilgāk palikt nevaram. Ir vēl citi ceļi, kas jāizbrauc, un citas vietas, kas jāapskata. Tālākais ceļš mūs ved cauri Sarajevai, vai pareizāk sakot, gar maliņu, neiebraucot centrā, lai pēc iespējas ātrāk tiktu jau nākamajās kalnu virsotnēs. Šeit izmantojam tikai uzpildes iespējas un vietējā konditorijas veikaliņā paķeram pa bulciņai. Hello. Izbraucam cauri kalnu kūrortiem, ziemas slēpošanas trasēm, aizslēgtām teritorijām un esam uz pareizās takas. Svaigais gaiss veicina apetīti, kā arī domas par svaigo pončiku, kas atrodas Somā, neliek mieru un ir jāapstājas. Kas
tev būs šodien pusdienās? Meža gaļiņa ar pupiņām. Kur dabūji? Paldies sponsoriem. Uzņemtā enerģija labi noderēs turpmākajam ceļam, jo nenojaušam, cik ļoti tas mūs izpumpēs. Viens ir uzbraukt kalnā, bet pavisam kas cits ir braukt no tā lejā. Bremzes laikam atspiestas. Atkal slīpums. Viņam baigi akmeņi. Lagā? Es nezinu. Pagā. Turies. Būs tas pats, kas vakar. Izbliezīs korķis ārā. Kaut kā šodien ir baila no visa. Kas tā? Nemīst. Galvenais nemīst un braukt. Lēniņā. Ne? Miera. Nekas te traks. Jā. Lejā tevi gaida nāve. Droši. Noslāpu. Tūlīt gāzīs, un tad te ir trauma. Tā viss, te ir telts mežā. Kāda tev telts mežā? Mēs tur aizskalot, močus te pat nomet. Es nevaru vairāk. Jāmet miers. Jātiek uz strāsu un jābrauc prom. Uz kādu gasķiņici, es nezinu, kas jādara. Nē, viss kārtībā. Šitas ir lielāks, bet man liekas būs drošāks. Tas izskatās tāds kūrīzums. Es nezinu. Tuvāk kalnu pakājai ceļš paliek mitrāks, arvien ātrāk satumst un nojaut par lietas tuvošanos neiepriecina. Aiz līkuma sastopam divus čehu motoceļotājus. Vienam no viņiem ir radušās problēmas ar karburātoru, un saviem spēkiem viņš ceļu turpināt nevar. Paziņodam par ļoti dubļaino posmu, kas mūs sagaida tālāk, kur viņi ir mīcījušies ilgu laiku, līdz saplīs viens no viņu močiem, arī mēs nolemjam šo ceļu posmu neturpināt. Yeah, maybe, Viss iepriekšējo dienu uzkrātais nogurums un emocijas ik uz kilometru samazina mūsu pārliecības spējas. Pamazām jau piezogs dusmu lēkums, jo nespējam novaldīt mocīšus kā nākas. Šādās reizēs ir jāsaprot, cik tālu iet un kad apstāties. Mēs izvēlamies otro variantu, jo pretējā gadījumā ir liels iespējas būt nopietnas ievainojums. Lai mazliet atjaunotos un uzkrāt spēkus,
mēs pāris dienas atpūšamies, mocīšu noliekot pie malas, jo mājup ceļš būs garš un nogurdinošs. Which country? Latvijā. Enjoy. Thanks. Tas arī viss. Brauciens ir noslēdzies. Godam esam izturējuši viens otru klātbūtni un stiprinājuši draudzību. Tāpat kā kalni ir sasniegtas arī iekšējās virsotnes un limiti, kas noderēs turpmākajos braucienos. Kur tas būs? To rādīs laiks. Kur augšiņi palika? Tās ir mana rezerves kājas. Ja nu šitās te Saplīst, jā? aplīst, jā. Domāju, vilkšu tās tagad. Šitās netur vairāk. Tās ir pilsētas.